Esiet sveicināti! Gada pirmajā pusē Rīgas brīvostā bija vērojams neliels, bet stabils pārkrauto kravu pieaugums. Tāpēc ar nepacietību tika gaidīti septembra rezultāti. Rīgas osta ir šobrīd tajā plāna sadaļā, kā mēs domājam, ka mēs šogad nekādas kalnus negāzīsim, bet panāksim to pašu kravu apgrozījumu. Šobrīd oficiāli 0,05% mazāk nekā pagājušo gadu, bet īstenībā ir jāsaka tā, ka tas budžeta plānojums, kas Rīgas ostai bija rēķinoties ar visiem infrastruktūras darbiem, ir pagājušā gada līmeņa 41 miljonu tonu. Kur no Baltijas jūras ostām ir lielākā konkurente Rīgai cīņā par akmeņogļu kravām? Ogles aiziet šodien viena daļa uz Uzdlugu. Uzdluga ir divu galveno kravas veidu pārkrāvēju. Viens ir ogles, otra pamat pārkraušana ir dīzels. Viņi šobrīd sāk šo ogļu pārkraušanu, daļēji tad arī attiecīgi novirzot tos kravas. Visu to nevar apēst, tur ir pietiekoši sarežģīti, tas līdz ar to mēs ar savām tehnoloģijām spējam konkurēt. Pēc valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļa datiem šī gada 9 mēnešos pa Latvijas sliežu ceļiem pārvadāti 42,5 miljonu tonu kravu, kas ir gandrīz identisks rādītājs kā līdzīgā laika posmā pērn. Samazinājušās pieņemtās kravas Latvijas ostās, kas tika tālāk vestas uz Krieviju, un kritums šajā segmentā ir teju 20%. Iemesls – pārtikas un citu preču eksporta samazinājums no Eiropas Savienības uz Krieviju. Toties pretējā virzienā kravu plūsma ir palielinājusies par 6%. Sākuši pieaugt iekšzemes dzelzceļa pārvadājumi. Lai gan miljonus tonu pret kopējo pārvadāto apjomu nav tik liels skaitlis, tomēr jāņem vērā, ka salīdzinot ar pagājušo gadu, šeit pieaugums par 30%. Vēl pērnā gada nogalē tika plānots 20% dzelzceļa kravu kritums, tāpēc pašreizējais rezultāts uzskatāms kā ļoti labs un jācer, ka līdzīga dinamika saglabāsies līdz gada beigām. Šomēnes vidējā diennakts gaisa temperatūra jau ir noslīdējusi zem 5 grādiem, tāpēc laiks domāt par ziemas riepu uzlikšanu saviem spēkratiem. Tomēr kas būtu jāievēro tiem autobraucējiem, kas šosezon vēlas iegādāties jaunas vai lietotas ziemas riepas? Cilvēkam būtu svarīgi zināt, kāds ir viņa braukšanas stils, pa kurien viņš ar šo riepu grib braukt un cik ātri grib braukt. Noteikti ir ieteikti tiem, kas izvēlas tās lietotas riepas, kad vajadzētu turpat, kur arī pērk viņas, turpat arī viņas montēt virsū, jo iz pieredzes ļoti daudz cilvēks atved savas lietotas riepas, montējam virsū, kāda ir kaut kāda pumpa, kaut kāds nodilums, šķīps vai vēl kaut kas, un tad sākās tur tā problēma. Nav mazsvarīgs fakts, tas ir ražošanas datums, kad tā riepa ir ražota. Ceļu satiksmes drošības direkcija atgādina, ka braukt ar ražotām riepām ir atļauts no 1. oktobra. Ziemas riepa protektora dziļumam jābūt vismaz 4 mm un vēlams, lai riepas nebūtu vecākas par 6 gadiem. Tas šoreiz viss. Uz redzēšanos!